Batmanu savienība šodien ir. Nevienam jau Latvijā neteiks to, ka tas grib būt kaut kāds džima influencers, ka cilvēki tev sāk tieši atpazīt dēļ džima. Tagad es visiem saku, ka es reāli gribētu tādu dzīvi. Daudz cilvēku, ar ko es esmu runājies, viņi netic, ka tu apēdi tur 10 000 kalorijas. Bet vai bišķi šodien džimā kaut kā baigumās cilvēku? Visi favelas atklāšanā bija. Mēs varam uztaisīt sadarbību. Velo, Kuba, Sibīrija, visi. Iepis Magnī vienkārši. Jā. Kāds tev domas par fitness kanālu? Pa fitness kanālu? Mike's Natural? Nākamais video, jaunais dodas uz pilotēm. Jā, tas tāds bišķi bullshits liekas, you know? Mača, kas ir mača? Tā tur huņa zaļā? Mača, nebija labi, mēs varam pārbaudīt. Uz pilotēm aiziet ar tādu koktu. Instruktori. Davai, bļē, rādi, kas jādara. Man šito te mēģins prasīt noiet, es pat skaidrā nevarētu noiet. Tātad, kroč, šodien, kā mēs redzam, šeit ir 2 Batmani vienā pilsētā. Tad šodien mēs kārtīgi iepumpēsim un paskatīsimies, kurš tad ir krūtāks Batmans. Ko trenēsim šodien? Šodien būs upper body. Iesāksim ar bišķi pull-upiem, tā iesildīties. Tad paņemsim dumbbell benčiņu, heavy iebenčosim. Un tad jau, protams, rokas arī kā tu bez rokām, you know. Vai kādā džimā mēs esam tagad? Šodien gym Dreiliņi, mans home gyms, labākais gyms Latvijā. Daudz varbūt man neticēs, bet Really? Jā, ir. Ok. Nice, tajā maucam. Let's go. Ar pulpiem? Jā, first thing ir naims pull-upiņu. Reku paņems bišķi miltus. Jo šodien baigi štangas slīt. Tas ir vienīgais mīnus, ko es visos vidikos es teicu. Štangas te ir tā kā ar sviestu, tā kā tādas ieziestas bišķi. Vajag paņemt te fleksīt bišķiņu, uztaisīt rieviņas. Jā. Ui. Kā tur šitās viņas tā? Tas arī es vienkārši pieredums no weekendiem. Vai tu pirmo max out taisi? Es taisu 2 līdz failieram vienkārši. Interesanti. Cik ko es taisīju? 20. Jā, skatāmies. Tev maš kasta piebīdi. Jā. Zemes pievilkšanās spēks šobrīd nestrādā, kā redzam. Izslēdzām uz manu setu. Uz nākamo tad pieliksim 10. Uztaisīsim vienu ar 10. Tad jau varēsim doties iebenčot. Kā tev ir tava ikdiena izmainījusies, kopš sāki postot kontentu? Tev cilvēki pamana vairāk, atpazīst? Ir kaut kas mainījies? Tas ir tāds man bišķi crazy fakts, jo es esmu prosta čoks. Un tagad, piemēram, kaut kur, kad mēs ar čomiem esam ārā vai tāpat, kāds džekiņš pienāk klāt. Es esmu tāds fans par tiem. Tas ir tik jocīgi, jo es esmu nedaudz tāds, kā lai pasaka. Introverts vairāk? Jā, basically tā. Jā. Bet tieši ar visu social media un tas, ka tu vairāk satiec cilvēks, es esmu izgājis no tā visa. Jā. Man tieši tas pats. Tas man reāli ir tā palīdzējis. Es tik daudz more confidently ar cilvēkiem runājos, kad pēc mums kādas sadarbības ir jādara, visu pats organizēt. Tā ir palīdzējis. Nē, bet tā ir ļoti forša. Tā ir ļoti forša sajūta īstenībā. Jā. Jo man tas pats gadījums, es sāku postot vairāk TikTokā, kad es aizbraucu pēc vasaras prom. Jā. Un man diezgan tur uzsprāga tas TikToks, un tagad es visu tā kā ziemu nebija bijis. Jā. Tagad atbraucot arī visi ir redzējuši. Lai mēs satiekos ar cilvēkiem. Es redzēju tos Kristaps. Jā. Jā, es jau esmu redzējis TikTokā. Nē, bet nice ir forši. Man vēl kas ir patiesi, man nav reāli slikti interakcija ar cilvēkiem bijuši. Visi vienmēr ir fani un visi forši, izņemot viens gadījums, kas bija Samarītī, kad tas man likās baigi inčīgi tas, ka man tajā laikā pagājušajā bija kaut kāds 2 štukas mašu followeri, bet Samarītī, zinu, ka tik daudz cilvēku kopumā ir, reāli daudz īstenībā tevi zina. Un mēs ar vienu čomu kaut ko tā ejam, es skatos, trubā kaut ko vienkārši eju. Kāds čoks, vienu čomu iet garām, tā prosti pagrūž man, tas pilnīgs dalbojums. Un es bišķi man pilnīgi galvā tas neaizgāja, cik tas ātri notiks, tieši tā pastījos, es viņu kaut ko ierēcu. Viņš sākumā kaut ko tur stāstīt, visas, ko tu bazarē, tas nestrādā kaut ko. Es tāds pacēlu, kreglis, pasaki to man šitien.
mēs tā kaut ko back and forth padirsāmies, un izveidās, un viņš tā, labi, sorry, vecais, tu īstenībā krušs šoks. Tas ir vienīgais tāds, pārējie visi ir afigēni. Jā. Tas ir pats labākais, ka kaut kādi heiteri, viņiem izmaina domas. Jā. Tā kā viņi actually satiek un saprot, nu labi, īstenībā. Nē, man pat tā kā... Jo viens ir arī, ko tu internetā posto, varbūt īsti nav tas pats, kas dzīvē, vai ne? Jā. Kā tavējā draudzē Rebeka teica, ka es esmu, ja paskatās TikTok, bet īsto dzīvi es esmu more humble, tā kā, parasts čekiņš. Šito man arī tik daudz, tā kā es esmu savu čomu, viņš jau tāds ļoti labs čoms ir kopš, jau vairākas gadus, kopš mēs mazi bijām. Viņš arī man ir viens no labākajiem čomiem, mēs ar to man čomu sauc Kārlis. Mēs viņu agrāk ļoti daudz ballējām. Un tagad es sācis postot to TikTok un parasti visu, ko kontentu līdz zinu, kādi citi cilvēki man redz kaut ko. Un viņš vienmēr bijis tā, ka mums ir tāds deals. Ja kādu no mums kaut kur uzaicina, vienmēr jāmēģina, sadabūt otrs arī tur. Mēs tā divi tā vienmēr rotējam. Tagad tik bieži bija tādi atgadījumi, ka viņi kaut kur uzaicina, mani pat neuzaicina. Es nesaprotu, kāpēc, jo iepriekš man vienmēr aicināja. Un tad es viņam tur liku, viņš pajaut, kāpēc man neaicina kaut ko? Viņš tā, jā, visi domā, ka tas high ego piders vienkārši. Es domāju, what the fuck, kāpēc? Un vislabākais atgadījums bija, ka viņam tajā laikā viena draudzene bija, un pie viņas kaut kāda dzimšanas diena kaut kas tāds. Un viņš viņai pajautāja, vai var mani tur arī samuķīt. Viņa pateica, viņu točnu nē. Ja pa jebkuru citu es padomātu par viņu šīs, tad es pat viņu nekad dzīvē saticis neesmu. Labi, man īsti nav. Saka, jāiekrāmē vēl? Jā, es domāju, kaut 10, tā, lai kaut kāds 15, es domāju. Es kādu laiku neesmu darījis, vai tad pull-ups vai šodien baigi labi iet. Zini, es sāku trenēties, un es tur skatos visus tos kādus krūtos YouTuberus. Es tiešām skatījos. Man pirmais tāds gym vidaks, ko es redzēju, bija pēdušais Maddas Fitness ar to jūsu Maiku, ka viņa taisīja tos visādus armijas fitness testus, tur USA, Krievijas, tur visādu valstu. Es viņus skatījos. Es pat mūziku neliku klausīties, vienkārši izdabāju kādus push-upus, darīju kaut ko. Tā bija tāds, nebūtu sūdīga dzīve īstenībā trenēties, postot vidikas, kā tu to dari un pelnīt baku, bet nevienam jau Latvijā neteiks to, ka tas grib būt kāds gym influencers, bet tagad kaut kā tam visam ejot uz priekšu, kad tāds followings jau ir izaudzēts, cilvēki tev sāk tieši atpazīt dēļ džima. Tagad es visiem saku, ka es reāli gribētu tādu dzīvi. Tā agrākos visiem teicu, gribētu kāds akvaparku trubu testētājs. Tā ierēdz prosti. Kāpēc gan ne? Viss iespējams. Jā, es tagad tikai to tā es reāli sapratu. Kādreiz man bija tā, Latvija, nereāli, neviens tev neskatīsies neko, bet tagad tā laikam ejot uz priekšu, es tieši sapratu, ka Latvija ir būtībā viena no labākajām vietām, kur to darīt, jo tas nav tik saturated. Te neviens neko tādu nav baigi darījis. Un, lai gan daudzi moši, kas saka, tur, tieši galvenais attaisnojums tas, neviens to nekad nav izdarījis kaut ko, tas es būšu pirmais. Tu biji redzējis to Rūdas fit? Jā, viņš ir fucking crazy. Viņam pizēts kontents gāja. Jā. Es biju redzējis viņam tieši to kaut kādu vienu no viņiem viral editiem, kuriem kaut kāds miljonus laiki vai kaut kas tāds. Prosti, Jim vienkārši edits un miljonus laiku. Tu vispār par tādiem kādiem amerikāņu influenceriem, tu kaut ko tādu neredzi. Es nezināju, ka viņš ir no Latvijas. Es izlasu to viņa username. Rūdas fit, man tāds ain't no way. Šis pats čoks reāli no Latvijas. Izdzēts. Labi, te gan laikam kastu vajadzēs uzlikt. Viņš joprojām ir sponsorēts no Young LA un visu tā. Kaut ko, jā. Jā? Bet viņam fokus vairs nav tāds uz... Īstenībā baigs sūdīgi, es nesaprotu, kāpēc viņš to momentumu papisa. Jā. Ja neies augšā pēdējais, tad... Uzies. Un vēl vienu. Zini, kā šito spoto?
Jā. Man šā te mums kādreiz žimā, kur es gāju ādažos, tāds viens treneris ar jogu, viņš man tā izdarīja, es tā apdirsos, es tā izsetu, es pie paša pēdējā, tur jau pašā tā popa sākumā es mocījos ritīgi un cauršai čistē, viņš piegāja, un viņš uzlidoja. Šodien būs laba diena, es jau jūtu. Viss ēdiens, ko es apēdu, nav vēderā. Zini ko? Daudz cilvēku, ar ko es esmu runājies, viņi netic, ka tu apēdi tur 10,000 kalorijas. Viņi domā, ka tu tipa paņem nogriez viģiku, tipa iztukšo šķīvi un tur neapēdi visu šitās. Šis ir tik labs prikols. Man visa sākās ar to, kad es uztaisīju to čīdai, kur es apēdu cielaviņu, lielo siera pīci. Un tā kā tieši ar to cielaviņas daļu ļoti daudz cilvēku neticēja. Un es vienkārši sāku darīt to, ka man kāds cilvēks kaut ko pie, jaunies, es neticu, ka tu tik daudz var apēst. Es viņam pasaku, davai tad uztaisim dīlu. Visu, ko tu nopērci, es apēdīšu. Un tad uzreiz ir klusums. Ok, tic. Not bad. Nē, bet man pašam tas ir tā. Es domāju, pie kaut kādiem ārstiem aiziet šo pastīties, jo man ļoti reti, kad ir tā, kad es paēdu un es jūtu, ka man kaut kas ir vēderā. Man tieši pretēji. Novieni? Yeah. Man apetīte no dabas nav īsti tā kā liela, tāpēc man tā grūti. Man kādreiz arī tā bija. Tad, kad es biju mazāks, es šķīstas varēju iztikt no ūdens un no saules. Es basically biju tā kā augsts, vienkārši fotosintezējos. Fotosintezējos. Jā, bet tagad kaut kā tieši tā, kad es veselīgāk sāku ēst. Ka es nezinu, kaut kā tas digestions ir uzlabojies, es nezinu, kaut kā tā, ka viss pa taisno iziet. Yeah. Nē, ir ok. Dubajā laikam smagāk svari. Nu, davai. Man vajadzēja kaut kāds 20. Cik bija? Nu, tur 14,5. Tas pēdējais tāds. Ok. Nelīdz galam. Nu, peptīdi viņam, ne? Jā. Peptīdi. Ko tu vispār no peptīdiem lieto? Es biju... Tu GHK lieto? GHK galvenais, jā. Es 2 mēnešus viņu paņēmu, tad man viņš izbeidzās un Dubajā bija soldouts, kurus parasti ņēmu. Jā. Un tad tagad es burtiski 3 dienas atpakaļ atkal sāku. Un tu jūti kaut ko? Jūtu. Jā? Kādi ir tie efekti? Man liekas, viņš pat bišķi recovery arī palīdz. Jā? Viņš inflammation noņem visā ķermenī, kas ir ļoti good. Jā, arī sejai, viss tā kā puffiness un tas. Šitos te under tas bēgus noņem. Jā? Ādu visu tādu tvirtāk. Kročus pēc mēneša, kad viņi lietojas, mazgāja seju. Jā. Un likās tik gluda āda un tāda tvirta tipu sejas. Šitam te vienkārši. Un viņi var lietot visu caur gadu, un viņš nav arī tik dārgs. Kādi, tur, kur es ņem, ir 8-9 eiro, un tas kaut kāds 40-50 dienas izvelk vienu pudelīti. Nopietni? Es tieši par šādu biju domājis to finansiālo aspektu tam visam. Nu, ja tu skaties, skincare jau arī maksā. Jā, protams. Ja tu hujā arī krēmas, tur dafigā visādas. Es šito vispār tā noņēmos, man kādreiz, tu mums atceries, mēs gāja kaut kādā, tā bija 10. klase. Man bija tā, ka vienkārši krimināli, kā man sejas āda izties. Es pat nezinu, kāpēc, jo man ļoti ilgu laiku bija tā, ka es skatos saviem čomiem, man bija tāds, es būšu viens no tiem, kuriem nekā nav. Huj tev, kad viss sākās. Es tur tādu babku visādos krēmos tur bija atstājis, tur ņifigā nestrādā, tikai tā, kad es sāku diētu piekoriģēt, tad viss sāk aiziet, bet tas arī aizņem ļoti ilgu laiku. Jā, es domāju, mums nākotnē arī varētu vajag šāds sejas ādai tur prikols, jo man ir tā, ka, ja es tur kādas 2 dienas neveselīgi tur ēdu, neizdaru kaut kādu skincare, man ir atkal tā, ka žauska sāk palikt. Man tā kā vajag visu laiku būt dēldina, lai man būtu tā kaut cik čotka. Looks max. Jā, bet tas prikols actually tā,
Tā kā es pat teiktu, negatīvi ietekmē cilvēkus, mani īpaši. Looks maxings. Jā, tā kā, ir tā kā tie labie aspekti, ka tu mēģini sevi uzlabot un visu to, bet tur tie daži salīdzinājumi ir tik nereālistiski. Tur var aiziet rītīgi pa burbuli ar visu to, ja tu kā nekontrolē sevi. Ja tu ekstrēmi aiziet, tur var diezgan brutāli. Jā, bet vienam šam te čokam, tam Klaviekiller, zini viņu? Protams. Viņš tāds čoks, viņš ir idols. Vienkārši viņš dzīvo dzīvi pa kaifam. Uztaisīs vēl viens ietver bez svaru, un tad mēs varam iet pabenčot. Tu esi domājis sākt streamot? Vai tas nav pat kaut kad? Kaut kad, jā. Mums tagad Latvijā šeit, zini, Daņiku, Vesņēnuku. Tas ir bazāra noļ, tur viss taisa. Viņš tagad sāka. Viņš tagad pirmais, kas Latvijā to dara. Man viens pazīstamais arī nesen tagad sāk. Jā? Vakar viņi sāk streamot. Kurš tad? Tāds Juris Brūvers. Es zinu, tas, kas var Brigzīju, ķip. Jā. Pareiz dariņš. Viņš beigām jāpalīdz. Viņš ir solid. Nevajag man neko palīdzēt. Viņam kārtīgi īkšķīti iemērcēt stelā. Solid. Давай, короче, tagad some dumbbell bench press, you know, tā, kur man truba. ASMR! Tik fucking gay vienkārši. Tu esi homofobs? Es? Jā. Ko tas nozīmē vispār? Es esmu homofobs. Jā, es esmu. Ko tas nozīmē? Es nezinu, ko šeit te viss. Man bail no gejiem, tip? Nē, man viņa vienkārši nepatīk. Tā kā man nav baigi pretenzijas pret viņai, bet es nevaru būt viņa apkaimē. Viņš tā kā... Tā enerģija, ko es no viņiem gūstu, man ļoti nepatīkam. Es nevaru. Cancelled. For famous. Nē. Pizdā tev rokas. Jā. Tev garš biceps. Jā, rokas man tā... Man rokas vairāk pa balku ir auguši. Es gribēju pa balku uzkačāt ritīgi krūtis un muguru. Vairāk rokas izaug. Man tieši rokas vienmēr ir bijušas tā kā kaut cik līmenī. Tu parasti dari benču? Es tikai incline taisu. Vai shoulders, vai benčam pašam, mašīnas kaut kādas taisu. Es arī kādu ļoti ilgu laiku to darīju, lai nesen kā es sācis pamēģināt. Benču tā kā ar hantelēm. Es vienmēr darīju incline prosti ar hantelēm, bet tagad es arī parasti to benču mēģinu tā paši kaut kā ir. Es visnībā vakar taisīju nopietni. Čest. Bet, Pofīgi uz mauks. Sen nav taisīts tā tīri. Jā. Flat. Nevarēju uztaisies uldaru. Bet vai bišķi šodien džimā kaut kā baigi maz cilvēku? Parasti sestdienās tā ir vairāk. Visi favēlas atklāšanā bija. Es tā čoku tā kā negribu nodēst, viņš tur rītīgi centās visu, viņš mēģināja. Viņam nesanāca. Ir jau good, bet vienkārši, jā. Gadās. Haipu viņš uztaisīja. Visiem likās, tur ne pa jokam kaut kas būs. You never know. Bet redzi, nepalīdz tās sliktā reputācija. Kāda reputācija? Kā viņš tā iepriekš bija to monolīzu, kas taisīja? Kas ir monolīza? Nebija redzējis? Ķipa tu zīmēji? Nē, events. Karoči viņam... Es tikai dzirdēju, ka viņš kaut kāds... Es tev varu parādīt pēc tam.
Bet viņiem bija kaut kādi 2 vai 3 failed eventi jau iepriekš. Jā. Es kaut ko komentāros biju lasījis, es nevarēju saprast, par ko viņi runā. Kaut ko atkal sasolīju un tad nedasolīju. Tāpēc beigas svarīgi savu reputāciju nesapist, jo pēc tam tev grūti būs. Tāpēc tā vajag domāt long term. Pieņemsim, kas ar Maiku ir good. Viņam ir ļoti clean personal brands, viņš nekad nav controversial. Pieņemsim, nesen mums bija sponsorships ar Christian Dior. Nopietni. Mēs filmējām vienkārši day in the life, tādu morning routine. Vajadzēja, kur uzsprejo vienkārši smaržas, viņam samaksāja par to. Tu nevarētu tā darīt, ja tev ir controversial brands, you know. Bet, ja tev ir controversial, tas citreiz var vairāk nopelnīt kaut kādām lietām, jo... Jā. Bet es par šo ļoti gambling deals paņemt vai tur... Es par šo ļoti domāju, kad es no sākuma sāku postot. Es tā rītīgi, clean runāju, tur, zini, tur kaut kādā science valodā, lai es izklausītos gudrāks. Bet tad es ar laiku sapratu, ka cilvēkiem tāda lieta nav inčīgi skatīties, ka viņi lielāko daļu, ko tu bazarē, viņi pat nesaprot. Un tad es sāku vairāk tā kā runāt, vienkārši kā es ar kaut kādu humoru, kaut ko rēcīgu pateikt. Tu šādi tad iemest kaut kādu tādu taktisko lamu vārdu, zini, tā, lai viņš izceltu to domu un uzreiz srazu cits bazars bija. Tā, ka tur, piemēram, es skatos kaut kādi vai tur fitness, tur zinātnieku umņiki kaut ko tur stāsta, tur šāds paralēlais slēņas Pitagora teorēmā tev vislabāko spiedienus bicīt darīs. Who gives a fuck vienkārši par kaut kādu tādu bezpriģelu. Prosti vienkārši paņem smagākās hanteles, ko tu vari un pumpē prosti. Un tā. Simple. Un tad tieši kādu laiku domāju, kad es tā sāku tā, teiksim tā blatnāk runāt, tur kaut lamu vārdu, kaut ko es domāju tā, ar šī tādu runāšanu nekādus deals nedabūs. Bet tam man pilnīgi kaut kādas attālināto mācību skolas bija rakstījuši un prasījuši sadarbību ar mani, kur viņiem galvenais prigals bija, kad nekāds skripts, es runāju tā, kā es runāju, viņi tur pasaka, labi, tur nekādus četonīgos nevajag, tur kaut ko nestāv, protams, bet ka viņi galvenais uzsver to, ka viņiem patīk, kā es runāju. Tur bija tāds, maš tomēr ir kaut kāds skills. Ja mūsdienās tu nevari izaugt, uzbūvēt brandu, ja tu neesi autentisks. Jā. Fake ar ChatGPT, tas viss vairs nestrādā. Jā. Vislabākais ir būt pašam, tad skatīties, vai cilvēkiem patīk. Jā. Tā jāapstāsta, cik šodien jādara vispār. Maika aplikācija? Nē, man vienkārši nav tos pierakstīts. Šis vispār arī ir reāli labs prikals. Kopš es šo sāku darīt, man progress going crazy vienkārši tā kā. Paņemsim, mēs tagad darītu... Jā, tagad arī. Pagaidām, viņš tagad nesenkārši ir uztaisījis kaut ko, jo es nekad neesmu šādu redzējis. Nē, viņam visu laiku bija. Paņemsim, tu redzi history, ko tu esi taisījis iepriekšējās šitais. Maika aplikācija, cilvēks sainapojoties. Nē, bet tiešām šitais ir labākā feature, ka tu redzi, ko tu pagājušā nedēļā taisīji. Vai arī iepriekšējos kaut kādā reps un weight. Es tagad pārēc es vienkārši mēģinu pierakstīt, man tas sataisīts visu. Rekur tev, programmas gatavs, tu tur var samainīt, ja kaut ko gribi. So kinda good tāds... Es nezinu, es kā vienmēr bijis tāds ridīgi old school pa visu šito, jo arī tur pa kaut kādām tām diētas aplikācijām kaut ko. Es vienkārši šādu, kā es jūtos. Jā. Katram savs. Aļo. Tā. Jā. Kas tad? Jā, es izgāju pazīstamiem turpat. Ne uz klubu. Vienkārši pats satikties. Arī vēl 3-4. Otro gadu, laikam. Ir tā vērts? Ir tā vērts. Es teiktu, ka vērts ir sākumā, un tad viņu pēc tam var cancelot. Tu kā vienkārši pats saproti, kas priekš tevis strādā un visu to. Tu saproti, ka tu īstenībā guli mazāk nekā tu patiesībā. Tev liekas, tu izrēķini, tu aizēji gulēt tu ies tagad 11 gulēt un 7 modīsies 8 stundas. Nav, tu pirmkārt neesi visu to laiku aizmiedzis, tu esi nomodā, ir light sleeps vai arī kamēr tu aizmiedz. Un ja tu pamosties pa nakti kaut kur pat, ja tu neatceries, tas arī nav miegs. So teorētiski, tu pieņemsim tikai 7 noguli. Es varu parādīt aplikāciju. Diezgan interesanti. So basically tu saki, ka vienkārši ir tas, tur rādās tas deep sleep un viss tas. Jā, to deep sleep vajag dabūt 8 stundas. Nē, deep sleeps es parādīšu tūlīt.
Pieņemsim, recoveries šodien ir ļoti lielisks. Aizgājām gulēt 6. Pastīsimies, kāds man bija sleeps. Rem un deep sleeps vajadzētu 4 stundas kopā būt. Jā. Man ir 2, arī 3 stundas. Jā. Sleep versus needed. Tā var redzēt, kā es esmu gājis gulēt. Latvijā stabili, ne ātrāk pa 3. Širais vainīgs. Ne, te ir interesanti kaut kādi... Schedules jau ķipa ir, bet cik labi. Zini, kas ir interesantākais? Te ir stress monitori, ja? Jā. Tad, kad es metos snusiku, man viņš visu laiku bija virs 2, 2 līdz 3 high stress. Tad, kad es nemetos, man viņš neiet augstāk pa 2. So, jūs dzirdējāt snusu lietotāju. Stress ar nikotīnu, ar fokusu, teiksim, ar stresu, tas ir linked. Tagad tu esi ritīgi fokusā. Es kaut ko tieši biju dzirdējis, ka nikotīns palīdz ar stresu. Viņš palīdz fokusam. Bet kaut kā tas viss ir saistīts, jo stresa monitors rāda, ka ir augsts stress, tad, kad lieto nikotīnu. Arī pēc dzeršanas būs augstāks. Pieņemsim, ka tu dzer, tad tev... lietotājiem jāuztais šo pētniecību, kurš snus viņš visvairāk stresa. Jā, mēs varam uztaisīt sadarbību. Velo, Kuba, Sibīrija, visi. Mēs varam noprovēsim jūs visus. Man ir vairāki kandidāti pazīstami, kas būtu gatavi iesaistīties šajā projektā. Mēs varam sārganizēt. Sazināties ar mani, visus satast. Mēs varam... Jā, biznesa e-pasts aprakstā būs. Mēs varam intensīvu testēšanu uztaisīt. Jā. Tev palīdzētu uzcelt, ja? Ko es zinu, īstenībā. Būs viens ekstra reps, atvečai. Nē, reku metodu. Давай. Solid. Tāpēc jālieto kaut kas cits. Ko tu iesaki? Ko es iesaku? Tā, tagad jādomā, ko es teikšu. Magniju. Iepis magniju vienkārši. Jā. Es nekad vispār neesmu lietojis magniju. Kāds tev domas par fitness kanālu? Par fitness kanālu? Ir tā, ka es vienmēr no tādiem social cilvēkiem visu, ko ar kaut ko darījuši tādu lielu, es vienmēr mēģinu pa viņiem teikt to labāko, ko viņi ir darījuši. Es varu pateikt, viņš afigēni no bizi uztaisīja, labi nomarketoja visu, dabūja cilvēku savu followingu visu, vai viņam tur tie produkti kaut kādi īpašāki ar kādu citu ir, nē. Tur ir baigais kontroversija par to, kur viņš tur viss ir dabūjis. Mēs pieņemsim uz visu sadarbību ar viņu, ka viņš atsūtīja man tos proteīnu batoniņus. Jā. Tas tā godīgi, fucking nereāli garšīgi. Viena no garšīgākajiem proteīnu batoniņiem, kāds bija ēdis, bet tur viņi bija branded, ka tieši tas ir lielopa proteīns. Mēs no viena šiem MSM Natī džekiem, mēs no viņiem sapratām to, ka viņš pateica, ka tur pačakojot ingredientus, tā batoniņa, kas tas proteīns, tur ir iekšā, tur ir kaut kādi, cik viņš teica, kodi 30% tikai mums kaut kāds lielopa proteīns. Pārējais tur viss ir standarti, sūkalu, piena, kaut kas tāds, kurš nav tur nekāds beef proteīns, bet tā, jā, afigēna nomarketoja visu labi izdarīja, bet, vai tur kaut kas baigi special, recīgs šoks. Ko tu domā par viņu? Es arī domāju, viņam labs marketings. Jā. Viņš ļoti labi māk uz trenda paķert, pakaitināt cilvēkus. Ja zini, kā jāmāk arī ir saprast, tas self-awareness. Jā. Kā pasniegt lietas, kā nomarketēt, kā pakaitināt, tas ir jāmāk. Tas nav tā, ka visiem tas sanāk. Viņš labi visu tur izdarīja, jā. Tā neko slikti nevar baigi teikt. Es tur dzirdējis visādas lietas, ka viņš tur steroīdus kādreiz ir tirgojis kaut ko. Vai tas ir 100% true? Es nevaru spriest, es tikai esmu dzirdējis, bet, nonetheless, kručs šoks. Varētu boksa maču ar viņu uztaisīt. Vai jau kādu vairāk cilvēku bija jautājuši, es gribētu ar viņu boksa maču uztaisīt. Man žēl būt. Žēl būt? Jā. Nē, bet šīs tā kā starp tur kaut kādu parastu čoku un kad jau kādu ilgu laiku es trenējies, tur ir tāda atšķirība. Tā, ka diena un nakts vienkārši. Kas kaut kāda Latvijas kreateri, kas tev patīk? Latvijas kreateri? Jā, ir kaut kāda. Tā ir baigi neskaties.
Nu, nav tā, ka es tur baigi kaut ko tur daudz skatītos. Nu, es sākumā patīkšos te Daņiks. Es nevienoks, viņš, afigēni no prikola taisa tīpaši to fight game, kas Latvijā viņš tos šovus taisa. Es ļoti ilgu laiku biju gaidījis, ka kāds tā kā, Latvijā kaut ko par to fightošanu tādu lielu uztaisīt, jo vienmēr ir bijis tas kaut kāds KS Pro tur, tā kā, bet tāds vienmēr tur kaut controversial, tur tas viss pasākums bija, ka tur fighteriem nav 18, tur kaut kas tam nepatīk, kāda finansējuma problēmas, kaut ko. Viņš paņēma visu afigēnu, uztaisīja lielāko fight show, kāds Latvijā ir bijis. Viņam tur ir Lucky Punch, viss tur viņam iet uz urā. Viņš tāds basically galvenais no Latvijas, ko es tā kaut cik skatos. Baigi tā neviens citīs no Latvijas neskatos. Vienīgais moši kādreiz es rīdīgi Coach Elvu fanoju. Tā kā mēs abi ar šomu mēs sākām kačāties. Pirms viņš fell off. Kaut kādā. Es sāku viņu skatīties karantīnas laikā. Es sāku viņu skatīties, ka viņš tur kaut kādas receptes kaut ko taisīs. Man vienmēr brokastīs bija kaut kāda viņa tā pankūku receptes atceros. Protein pancakes un shit. Jā, interesanti. Zinu, kā mums satikt to Paulu un Gustavu. Viņi manā communitijā, viņiem agencijas ir. Jā. Viņi sākumā stāstīja. Viņi arī skatījās, Elvis bija pirmais, viņš jau TikTok bija postojis. Un tad, kad viņi domāja par Dubai, viņi domāja par Elvi. Tagad tas narratīvs ir switched, ka tagad, ja domā par Dubai, vairāk jo tagad es vairāk postoju, mans kontents iet labāk. Bet ko viņi saprata, ka kādreiz tas viss likās tik ļoti nesasniedzams. Tā kā latvietis Dubajā, tas what the fuck. Bet viņi paši aizbrauc, viņi redz, kā mēs visi dalāmies. Viņi teica, ka tagad tas viss liekas tik ļoti sasniedzamāks, jo tu redz, ka mēs esam parasti cilvēki. Vienkārši tika ieguldīts darbs, bijām pareizajā vietā, pareizajā laikā un izdevās. Es jau saku, tas pats mums ir ar viņu. Mēs arī tā sākām. No sākuma tur nebija baigi kaut kāda main goal kaut kas. Mēs sākām likt tur Viģiks, viņš tur mani filmēja. Mums būtībā tas viss galvenais mums tāda atmaska bija, kāpēc mēs sākām, jo vienmēr ir tas cringe faktors, ko tavu čomi padomās. Mums bija skolā 12. klasē projekta darbs. Un tur kaut kāds darbs ar social media bija. Tas pat baigi nevajadzēja postot, mums vienkārši vajadzēja pētīt. Bet es to izdomāju kā tādu attaisnojumu. Ja kaut kas neaiziet, es vienkārši visiem teiktu, priekš skolas projekta darbam, tur pilnīgi huiņa. Bet tas viss sāk aiziet, un tad sāku tagad visiem teikt, es vienmēr gribēju. Un tad tagad ir īpaši tur skatoties, kā tur jūs visi uz Dubaju esat tikuši, un tur viss tas vienkārši tā prosti afigēni ir to redzēt, ka kaut kā tas ir reāli izdarāms. Un tagad, piemēram, arī tā atskatoties atpakaļ, ja es nebūtu sācis to visu postošanu, es ne tevi zinātu, ne daudz cits, ar kuriem es tagad esmu saticies tur dēļ tā, kad es esmu Viģiks līdz. Un tā kā vienkārši patīri dēļ tā, kad es jau esmu šeit, tas ir, vēlos apsveikt sevi, teiksim tā. Cinemātika editīšu uzmanību. Filmē no apakšas, vairāk kūlēr būs. Man liekas, man kāja krampīja saraus. Šitā tik bieži. Ir tā, ka citreiz tu tā spied, kad virs saraujās krampīja vai kaut kas. Man tik daudz reizi bijis tā, ka man kaklu te sarauja krampīja, kad es spied, kakls saraujās krampīja. Man ir dirs vairākas reizes, vienkārši viens laiks saraujās krampīja, kamēr tu spied un tad tāds. Jā. Kā tev vispār ir programma, cik setus tu šito taisi? Man ir tā, ka tādiem compound vingrinājumiem, kas ir kaut kāds bench, pull-upi, deadlifti, es parasti taisu kaut kādus 4 līdz 6 repus. Es tagad vienkārši ar krūšu vingrinājumiem, tas tā sācis paeksperimentēt vairāk repus taisīt, bet tās parasti tādiem compound vingrinājumiem es taisu 3 setus, un kas ir tādi, isolation, kādām rokām es taisu 2. 2 tikai, jā? Jā. Es kādreiz vienmēr man bija tā, ka 3 setus vajag čista, bet tad es sāku no visiem tur dzirdēt, 2 seti visoptimālāk. Es arī switchojos. Bišķi pa īsu ir, bet tad sāk pamēģināt, un īstenībā, ja tu to intensitīvu paceli, kādu tu izdari tos 2 setus. Rītīgi smags 2 setus. Jā, pilnīgi mierīgi. Tik bija vēl šis tas science-based bodybuilders, Mike Mecers laikam. Viņš vispār taisīja 1 setu moška.
Un tā, ka viņš all out, Jā, Maiks arī tagad ir switchojies visu tā kā pārsvarā uz 2. Jā. Un viņš saka, ka viņam strengths ir tā kā the highest he's ever been, same tā kā fizīks. Jā. Nav recoveries tik ilgs. Funniest piedāvājums, ko tev piedāvāja? Sponsorship vai kaut ko? Feed pictures. Nu, bļā. Es to baigi var teikt. Un bija kaut kāds čociņš, kas man rakstīja, ka viņš man sapiķos 7 sodaks, lai man atsūkātu. Jā, man bija tas pats. Es iešu domāju, tā kā vecais zini, ķipa, šo tavai mammai vajadzētu parādīt. Un es beigās sapratu, ka viņš moši pie pilna rubļa vienkārši nebija. Un es prosu viņu nobloķēju. Pēc tam, ka saņēma naudu? Jā. Es kļuvu pa 7 sotakiem bagāts, un tad es viņu bagātāks, tad es viņu nobloķēju. Pusi pirms, pusi pēc. Nē, viņš pat taisno visu pirms iedo. Nifigā? Jā. Dzīvo dzimšanas dienas ballīti. Jā. Man vairāk cilvēki ir piedāvājuši tur uz kādām dzimšanas dienas ballītēm maukt, bet ir arī vairāk cilvēki, kas man jautājuši kaut kādiem mazajiem brāļiem uztaisīt kaut kādu dzimšanas dienas apsveikumu kaut ko. Tas gan tā wholesome, man liekas. Jā. Tas gan liekas tā prikulīgi. Pulpo kā Batmans. Jā. Dzimenīt. Kostīm mums nevajag. Nē, kostīmu mums nevajag. Es esmu vienkārši Batmans tā kā in day-to-day life tagad. Dai. Nu vēl 3 čista. Dai. Bam. Kāpēc šis likās smagāks? Viena puse liekas smagāk? Jā. It kā vienādi ir. Es atveru Latvijā. Džimos nebūtu tik tāds sūdīgs vibes, tāds slikts communities. Es uz džimu bez krēkla iet, es reāli gribētu. Dubajā ir tā, ka tu vari bez krēkla rotēt par džimu? Kā kuros? Lielākajā daļā, ne? Jā, Dubajā taču uz ielas pat nevar bez krēkla, man tā liekas. Nā. Lielākajā daļā ne, bet ir kaut kādas vietas, kur var. Balī ir ritīgi nice bija vecīt. Balī fucking nice. Tur tie džimi tādi social clubs. Jā. Un viņiem visiem ir tā kā bez mazai beach clubs, tur viss tāds social place, coworkings, kafenes. Visi mega tur, visi cilvēki jauni, atletiski, seksīgi, horny as fuck, izskatīgi. Tā kā tu aizēji uz džimu, nu tur viss tā kā mēs tādā good fizīgi, vai ne? Es gribētu rītīgi, tu zini šo te džimu, es viņam rādīju nesen kā Meksikā. Tulum jungle gym, viņš saucās, tas ir pie pludmales, tā kā, tur no viss no koka taisīs, kur tās hantels tām masīvajām koka tiem būtņiem. Es tā uz to gribētu aizšaut, tas man liekas ir. Pēcīt trenēties ārā džimā, tas ir tik nice. Jā. Vēl nosauļojies. Zini, tas tāds primal, tāds, tipa, tu ārā trenējies, tāda nice sajūta. Es tagad nesen, kā tikko pats no ceļojuma atšaus, tas, ka tu esi iesauļojies, tev to fizīku īstenībā paceļ. Nereāli. Tu to baigi nevar iedomāties līdz momentam, kad tu reāli redzi, ka tu esi iesauļojies, tās pasies tāds, un es iztos more lean, man ir kaut 2 kg ar muskuļiem klāt. Jā, facts. Tāpēc arī Maiks izskatās tik labi, jo viņš tanas fuck visu laiku. Maiks ir natural? Es teiktu, ka jā. Tu teiktu, ka jā? Nu, nevar jau pierādīt. Nav universāls tests, kas pasaka, vai viņš ir ņēmis. Bet viņš ir taisījis vairākus vēl, ne? Viņam ik pa 3 mēnešiem ir bloodworks jātais, tāpēc, ka personalized supplements viņam sūta. Jā. Un viņam natural range ir. Viņš visu caur gadu ir vienādā fizuhā. Jā. Top tier genetics, top tier work ethic. Viņam gyms ir priorities. Jā. Nē, es to pats sapratu, kad es tā nopietni sāku to visu treniņu procesu ņemt. Es kaut kādus pirmos 3 džima gadus, burtiski pa burbuli vienkārši aizlaidu. Ar to es tur baigi nečakoju savu progresu, man tur diēta bija. Jā, tad paēd, tad nepāēd, kā ir, tā ir. Bet tagad es tā šos pēdējo gadu, pusotru, es tā visu nopietni ņēmu. Es reāli sapratu īstenībā, ko tu šīs tā vari sasniegt. Kad daudz tie, kas tur kaut kādi tie crazy gym čoki, tur, Davids Leits, visi šie, ka tā kā, viņiem tā fizuha ir impresiva.
Bet tu to mierīgi vari izdarīt, ja tu gribi. Jā. Jo tā jau īstenībā Elvis ir similar size kā Maiks. Jā. Viņam tauku masa ir vairāk. Bet tā, ka viņi stāv blakus, Maiks 97, 98. Elvis arī vienmēr ir ap sotaku. Viņi līdzīgā augumā, tā kā bāze, viss izstās reāli līdzīgi. Es saku, Es nedomāju, ka tas nav tā kā attainable, naturally. Es domāju, mans fizika primes būs kaut kad, man būs kaut kādi 23, es domāju. Es vienmēr tā skatos uz tālo nākotni. Es esmu redzējis, cik es varu sasniegt tādā īstermiņā nedaudz, tad es vienmēr skatos, kā būs pēc gada, kā būs pēc 2. Pēc 5 es domāju, es būšu. Dabūšu šot. Jā, vīrietis kaut kur 25 ir tas tāds, izaudzis. Ka tev testosterons ir tāds nobriedis vairāk. Tev rītīgs tāds amerikāņu vibes ir. Nezinu, izskaties pēc amerikāņu. Iepriekšējā dzīvē bija amerikāns. Šito Ryan piesputo, šitien čista var pie kaut kādiem 6 jau atslēgties. Vārds arī amerikāņu. Tā kā tas viss strādā? Protams, pēc tam tu palīdzi citiem. Tu iemācies sales. Ja viena lieta, ko es ieteiktu visiem jauniešiem darīt, sales. Tas ir insane skills. Es pats sāku ņemt sales calls pa lielam pagājušā gada oktobrī, kad es palaidu ēdas. Jā. Un es biju nereāli šeit sākumā. Tagad jau es esmu kāds 100 zvanus novadījis un jau sāk smooth ieiet. Es varu confidently visu nosalot. So. Man ir bijis tas, man arī daudz cilvēku tur ir kaut ko teikuši, kā tur darīt kaut ko. Bet man vienmēr ir bijis tas, ka es pats ar savu procesu, ar mēģināšanu, tur tas nesanāk, tas sanāk. Es kaut kā vienmēr esmu atradis, kas man ir palīdzējis, ko es uzskatu tādu būtiskāko. Es vienmēr uztaisu kaut kādu sistēmu sev, kas man ir jādara, lai nonāktu līdz tam. Piemēram, tur kāds filmēt sev visus TikTok vidikus. Daudz cilvēku man tur jautā, kā tev ir tik daudz laiks, tu skolu, kaut ko. Es vienkārši no pirmdienas līdz piekdienai man ir, piemēram, skola, džims, treniņi, viss tas, es veselīgi ēdu. Un, ja šādi ir kaut kāda stunda, 2 pa vidu brīvas, es uztaisu kādu vidiku, bet uz kādu komentu visdrīzāk atbildu. Es netaisu kādu whole new vidiku. Bet tad parasti es piekdienas vakarā atbraucu mājās no treniņa, es paēdu, un kamēr es ēdu, es vienmēr, ka man ienāk kaut kāda ideja galvā pa vidiku, es vienmēr uzrakstu viņu savu notos, tā kā to galveno captionu, un tad kaut kādus keywords, ko es tur gribu pateikt. Tad tajā piekdienas vakarā es pārēdu, izēju pastaigāties, apsēžos, sarakstu visādas idejas, visādus skriptus. Un tad pa sestdienu es safilmēju maksimāli daudz vidikus. Pa svētdienu es viņus saeditoju, ielieku draftos, tā lai es visu nedēļu varu vienkārši postot. Un tā uz riņķi prosti. Tas pareizi. Tas ir visefektīvākais batch, tā kā viss kopumā scriptings, recordings, editings. Ideāli. Jā, tā tagad pagaidām man ir. Ir diezgan grūti to visu apvienot, ka ir tādi čomi, kuriem patīk bišķi pa ielām ierotēt. Es jau pats viņiem neko slikti nesaku. Kādas tavas domas ir pa balansu, pa tusēšanu, pa iedzeršanu? Tieši vakardien vakarā mēs esam sarunājuši šodien ar čomiem, mēs šausim. Es būšu šoferis, es paņemšu vienu priekš komandas, bet tik un tā es tur būšu ar viņiem stil. Es ārā līdz kādiem 5 no rīta, gan jau visdrīzāk. Bet es redzēju kaut kādu arī latviešu tiktokeri, kurš tur, ja tu piekdienu plāno dzert, tu esi malacis. Bet tajā pašā laikā tu sloks vairāk meitenes man. Es labāk paēdu savus brokoļus, aizēju agri gulēt no rīta, augstā dušā, izēju paskatīt. Vecais, tu esi mīkstais. Tu tā kā, let's be real. Es parasti vienmēr tā. Es ballēju piekdienā. Un līdz tam momentam, kad es ballēju, es izdaru kā parasti. Es veselīgi paēdu, es patrenējos, izdaru visu, ko man vajag izdarīt. Tāpēc tam es afigenda jūtos, aizšauju paballēt. Obviously, es tur iedzeru. Tur daudz ir teikt, tu vari ballēt bez alkohola kaut ko. Tu arī vari skriet bez tupelēm. Nahuj tu izmanto dakšu, lai tās. Tu vari ar rokām ēst. Tas ir daudz vienkāršāk, tas viss process ir. Un tad es noballēju, un man galvenais obligāti ir tas, ka nākamajā dienā, kad es, cikos tur man vajag celties, man vienmēr ir sparingi nākamajā dienā. Man vajag izdarīt visu, ko man vajag tajā sestdienā izdarīt, un tad tikai es varu iet gulēt, norakstīt dienu, un tad es varu padoties. Bet man viss ir jāizdara, un tad tā. Un tad vienkārši bieži vien atliek to, kad man visi vidiki jāsaraksta, jāiefilmē, jāsēd to svētdienā. Tad, parasti sanāk visu izdarīt vienkārši. Tā. Vajag rēķināties ar to, kad bišķi laiks tiks papists, lai kaut ko sasniegt. Bet var izdarīt. Bet vajag arī dzīves pieredzi. Tu nevari būt visu laiku tā kā locked in.
Un tad tev nav nekāda storija, tev nav piedzīvojuma, tev nav par ko parunāt. Es par šo ļoti pats atšķirējos. Tev nav social skills, tu esi visu laiku sēdējis iekšā. Šis ir tas, ko es labāk atceros, kad tā, ka man bija tās sejasādas problēmas, man tā kā nebija tas, kad man nebija laiks, lai ietu ar čomiem ārā kaut kur ballēt. Es vienmēr teicu, man no rīta agri jāceļās, jāpus treniņu. Man nebija. Es vienkārši negribēju rādīties cilvēkus to, kā es iztījos. Un es tā kā reāli izkritu no tās visas sociālās aprites. Un tā kā man rādu palika atkal labāk, es gāju tajā visā atkal iekšā. Un es biju tik, kā man bija tāds social anxiety, ka es ar cilvēkiem nebiju runājies, es nebiju apkārtnē ar nepazīstamiem cilvēkiem. Es tā kā biju ar saviem čomiem, es skatos, viņi tur iet sveicināties ar cilvēkiem, kurus es pirmo reizi dzīvē redzu vispār. Un bija tāds, what the fuck? Un tad man viens šoms, viņš tā kā dedās, un viņi pa kaut ko runāja savā starpā. Es tāds, pa ko es bazarēju? Viņi tur tā redz kaut ko, viņš tā, dabaļā jaunais no aprices izkrist. Un tad man bija tāds, čista vispār. Un tāpēc es sapratu, ka vajag to social aspektu arī iekļaut. Tur aizšauj ar čomiem ārā un tā. Visu var ļoti vienkārši apvienot, vienkārši jābūt sistēmai. Man liekas, filmēt Latvijas džimos, tas ir kaut kas jauns. Cilvēki nav vēl pieraduši pie tā. Dubajā tas ir tik normāla lieta, ka visi filmē džimos. Kā visi ir pieraduši, te ir tāds uzreiz visiem tāds, what the fuck, ko viņi dara. Es par šo vienmēr esmu pats domājis. Mēs nesen kā tieši vakar aizšāvām pēc sarunājām sadarbību, tripodu un mikrofoniņus. Un es vienmēr esmu domājis, kā tas būs, kad man vienam pašam kaut ko vajadzēs filmēt, ka man kameramens nebūs. Jo parasti, ka jūs esat divi tā, vienkārši to kameru uzliec, tas īstā vienalga, jūs esat divi kaut kā tas, balansē to cringe, jocīgo aspektu. Bet tā, ka tu esi viens pats, tu to tripodu tur kārto, lai var redzēt, kur kā ir labāk. Tas tā ir tā bišķi tā skečī tādā Latvijas žimā. Tāds bišķi pēc klauna būtībā izties. Kaut ko ar sevi tur runājās. Jā, un es par šo arī domāju. Visam tā kā, man rītīts nebija kaut kādi Sam Sulakam bija vidi, tādi vienkārši basic. Viņš vienkārši uzliek kameru, iepumpē un runājās kaut ko. Un kāds iztīsies, kas kaut kur uz tāda benča sēžu, skatos spogulī. Jā, šodien mēs pumpējam čestu un bicīti. Pēc tam es aizbraukšu pārēst. Vienkārši čoks bez austiņām blakus. Vienkārši klausās. Kad tu skaties to YouTube'ā, tas ir normāli. Jā, bet dzīvē tas ir tik ļoti viss dīvaināk un tā intensīvāk. Jā. Jo te, kad tu sāks filmēt, tas vienmēr būs tev liksies tā kā arī tā enerģija. Kameras priekšā tev liksies, es labi pateicu. Jā. Tu skaties atpakaļ un ir tāds, viss tāds low. Tāds nav tik, kā jau pasaka, intensīvi viss, jā. Bet, zini, vienkārši ir jādara. Nav cits veids, kā izaugt kameras priekšā. Vienkārši jādara. Tas ir vienīgais veids. Wanna see my dick? Šis tik tikai ies. Jo, pieņemsim, šitā te ir vislabāk, ir tā kā tāda neuzspiesta vide, ka jūs divi tā ar mikrofoniem esat, jūs vienkārši runājat. Tas arī, jo pieņemsim, ja tu būtu viens pats un tev ir jāvada saruna, tas ir tā nedabīgi. Jā, nav tā. Bet ja es tev uzdodu jautājumu, tev vienkārši jāatbild jautājums. Tas ir vienkārši. Bija vārds tā synergy. Jā, synergy. Tas arī svarīgi, tas arī, jā. Jā, mums vajag visādi ir gadījušies. Jā? Kas tas bija? Ir tā, ka tu uzdod jautājumu, Džeks tur tas Kai Green, pieņemsim, 10-15 minūtes atbild uz vienu jautājumu, tad zai bali vienkārši tā kā. Tu viņam uzdod otro jautājumu un pusstundu pagājis no šūt. Es tā par šo vienreiz ierēcu. Šam ten Davidam Leidam kaut kādā, fitness tur mītā, viņam uzdev jautājumu, what's your favorite cheat meal? Un viņš tā, ja man ir veselīgā diena, tad tur šitais plus tas, bet tad es parasti samainu to ar šito. Tev vienkārši uzdeva jautājumu, kas tavs mīļākais, šī fucking pizza ar saldējumu, paldies, nevis tur. Jā, bet kaut kāds meatball subways, bet tad es parasti skatos, cik man tajā dienā ir bijušas kalorijas, ko es rītā darīšu, tā. Wow, vienkārši fucking answer the question un miers. Tas arī ir ļoti svarīgi, ja tu saturtaisi. Tev bišķi ir jāpadomā no skatītāja puses. Tev varbūt liekas interesants, bet skatītājiem tas varbūt vispār nesat boring, tā kā, vajag bišķu. Tāpēc es saku, es vienmēr mēģinu kaut ko reicīgu pateikt, un ka cilvēki zina, ka piemēram, ir mans viļķis, būs kaut kas reicīgs, un ka viņi vienmēr gaida, ko es pateikšu. Es tā fokusējos. Jep. Cik tā jātais jau ir? Cik tu taisīsi? Es domāju, 3,5, jā, 3,5. 3,5 varētu būt, jā. Jā, 3,5 tā smuki izstījās, tā pastījās uz mani. Kurš tas mīļākais stienis? Mans mīļākais stienis? Manējais. Rīt stienis. Nav nekas labāks kā par savu personālo stieni, to uzreiz var pateikt. Kad tas tiek pielietots, tad tie ir labi laiki,
Vai ja kāds cits viņu vēl lieto, tad Jā. Nu, kas tu Gribi padomā? dabūt ekstra pump. Ekstra pump? Jā. Es dzirdēju pa Sielas. Sielas? Sielas, jā. Es esmu dzirdējis to vārdu, bet es nezinu, kas tas ir. Viņš tev asinsritu uzlabo visā termiņā, Jā. bet viņš arī strādā kaina kā Viagra. Nu Tas vai? ir nereāls bonus, tāpēc, ka tev asinsritu ir uzlabota. Jā. Tev arī vēns, tā kā viss spiedīsies ārā. So, pirms es dodos pie sievas, man liekas, Sielas. Teorētiski viņš ir tipa kā sexual dysfunction Jā. prikols, bet cilvēki viņu izmanto kā pirms džima paņem, pieņemsim, mikrodosot. Jā. Un viņš vienkārši pampu labi iedod. Ir cilvēki, kas viņu tā kā dēlīņam, Jā. mazākā devā. Viņš skaitās kā weekend pill. Ja tu paņem tādu 20 mg tableti, tad tev 3 dienas būs sritīgi. Jā. Pārts to nevarēs nobeigt tik ātri tur. Nu, parasti tā diezgan crazy. Nu, pagaidām tā vismaz nav problēma, zini. Bieži vien ir tā, ka sāp pilnīgi brīžiem no tā, ka kāds tur pamats dažreiz lejā ir. Bet, jā, es noteikti Jā. aizliks aiz aušu šito uz nākotni. Šis bija, es biju redzējis tik labu vidiku no, zini, Ričpjāna, to tur bodybuilder Žosku. Viņš tur runāja, kad viņam bija kaut kāda saruna ar čoku, un viņi tur aizgāja runa tur arī pa Viagru un kaut ko. Jā. Un viņš tur sāka bazarēt kaut ko, viņš bija dzirdējis kaut ko, ka kaut kāds čoks iepisa Viagru. Un kaut kādas jau 20 stundas ir boneris. Un viņš tā kā, un tas čoks kaut ko teica, es tur domāju, tur zvanīt tur ātrai palīdzībai, ko darīt. Un viņš teica, kas tu idiots esi, ja tev 20 stundas ir boneris, tu nevis zvani ātrai palīdzībai, tu sāc zvanīt vecinēm augšā vienkārši. Tas tāds čoks prosti ir. Atšai viss šeit krūtēji džimeri, nu viņi bēfīgi enie čoki. Un es gribu, lai mani tā atcerās, es gribu, lai pa mani editus taisa prosti. Un tad es zinu, kad es būšu meikojis. Šito pirms pāris gadiem es nekad dzīvē nevarētu tā skaļi pateikt. Tagad es sāku mani pohoju, es gribu. Nu, rekur. Uztaisam editing no šitā vlodziņa. Nē, bet es saku, man tā patīk tā pampa sajūta vienkārši. Es sapiķotu tādu piķi, lai man 24/7 pampas būtu. Nu, paņem vēl Sielas pa virs. Jā. Vēl ekstra pump. Es atceros, kad es pirms vienu no saviem cheat dayiem pirmo reizi pamēģināju, es iemaucu veselu paku ar tā kā brokastu pārslām. Un tad man bija tā, ka man šis likās, ka man vienkārši rokai āda tā kā pārplīsīs pušu kaut kādā vietā. Jā. Tik savilkts, izvibrē, tik labi sajūta tā bija. Tas ir nice. Ka notrenē arms un rītīgi tāds tight. Jā. Best feeling ever. Saku, un pēc tam, kad tā es izdarīju, tad tu vari doties ballēt. Zini, krēkls uzreiz labāk dara. Jā. Viss foršāk. Un plus arī šāda ballēšana. Es nezinu, ko tur cilvēki saka, ka tur, tur no alkohols tur resns paliek kaut ko. Reiz tā, kad es aizēju paballēt, tur zini, automātā, piemēram, tu spaēdis, tu visu vakaru esi devis ribā ar grādīgajiem. Cik viņā tur kalorijas tajā visā pudelē ir? Es nezinu, kāds 500 moška. Daudz? Jā. Nu labi, mošs kaut ko jauc, bet kroča, nu vienkārši tā, tur pa visu vakaru soļojot apkārt, tu uztais vienu godu apli, uztais otru, parotē šitien, parotē tur. Es nākamajā rītā skatos, ka kaut 30 štuka soļi ir bijuši to visu vakaru.
un skatos spogulī no rīta. Man pa vēnesi, pa presi, visu, un es vienkārši domāju, ko šeit cilvēku runās. Tas labākā formā, kādā es dzīvē esmu bijis. Excuses, tā kā. Jā. Nē, nu, kaut kādus 20 aliņus izdzerot, gan jau, ka nebūtu tas pats kā kaut kāda litru ar šņabi. Tā moš tas strādā. Jā, es testē. Nē, es neesmu baigās aliņu cienītājs. Man arī īstenībā man alis nepatīk. Lai gan es esmu latvietis, man aliņi kaut kā. Jā. Alis nav man pirmā izvēle. Jā. Kas ir pirmā izvēle? Pirmā izvēle? Šņābis Kosken Korva, originals. Vienmēr atlaida ir. Tas ir, standarts. Man aperoliņš garšo vispār. Tu pa šito pumpēsies, kāds aperols. Aperols ir tā, ka tu ar sievu aizbrauc vakarā kaut kur pasēdēt. Vaibiņš. Ok. Nē, tā es parasti visus baltos dzeru, tā kā džins, šņābis. Kur jūs paskatāties? Brunos īsti nē. Tie, kas gaišos dzer, Azuls, Dom Perignon, tāds. Jā. Usual, vai ne? Es arī vienmēr skatos uz augšējo plauktu, tas, kur stāv. Es pieeju bārā, vienmēr kā. Es nesaku, kur es vienkārši izvēlēs augšējo plauktu, kur tu gribi. Jā, es parasti neizvēlos, mums vienkārši pie galdiņā atnes ar spaini, ar pudelēm. Man parasti vienmēr arī nāk kaut kādas sievietes ar mani uzrakstu, ka es tā esmu. Jaunais ir šeit. Nē, zini, kas man crazy, tā kā man jaunāks bračka ir, viņam tagad 19, viņš 18 gados atbrauc uz Dubaju. Tīri tā skatīties, ko mēs varam izdarīt. Pirmajā nedēļā viņš sāk strādāt ar manu klientu. Tagad viņi jau gadu nostrādājuši, viņš tikko 2 nedēļas atpakaļ bija pie Andrew Tate Rumānijā. Pie viņa tajā mājā. Es redzēju, tu pielici storiju. Jā. Vēl viņam klients vienkārši nobukoja biznesa klasi no Balī uz Dubaju. Jā. Kaut gan tas nav obligāti lieta, bet viņš vienkārši, viņi ir good friends. Reks viņam nobuko biznesu. Kroči, reku dzirdēju, kuriem mēs bīdīsim tuvāko gadu laikā. Jauno paudzi vajag dresēt. Es dažreiz tādā ablomā esmu, ko es redzu. Džekiņš iet kroči pa ielu, telefonā, kapā kaut ko, gāja pārēji, iet pāri. Ne pa labi, ne pa kreisi, vienkārši iet un pāri soļo. Pohuj viņam. Veipiņi iekurījo. Mēs šā vakar noreicāmies. Mēs kaut kur braucam, ko šoks rītīgi uz autobusu pieku, tur bigī bija. Skrien. Bišķi paiet. Skrien tā. Bļā, man lidmašīnā bija pārīts. Jā. Viņi nāk iekšā lidmašīnā ar somu. Jā, šalso. Tur somu. Tur ceļ iekšā. Viņi ķipa divvietīgi bija? Divvietīgi? Jā. Tādi. Tādi, zini, tipas, ka skinny fat ir, ka tipa nav muscles un vienkārši tipa tāds, tādi. Jā, Bļā, kā tu vari tā kā tīk ļoti sev palaist, ka tu fucking esi, miserable human? Tāpēc es saku, tā kā, ir tas prikols, ka mūsdienās viss ir aizgājis tik tālu ar to body positivity un shit, bet tā kā tik daudz cilvēku to termu nesaprot, kā tas bija izdomāts. Tas body positivity ir bijis domāts tāds, tā kā tev roka nav, kāja, tev kaut kas tā kā, sačakarēts būtībā. Nevis tas, ka tas fucking rasns. Tu to esi pats dabūjis gatavu, tā kā pa sevi pieņem tur cilvēks. Pa neizmaināmām lietām, tā kā tev jāpieņem sevi. Jā. Pēc tam cilvēks iekļūst auto avarijā, roka viņam nav. Tas ir body positivity, ka viņš kaut ko cenšas, dara, viņu tur iedrošina par to, kā viņš izstāsta, jo viņš neko vairs par sevi nevar mainīt. Nevis tas, ka tu esi vienkārši dienā štopējis, bulkas vienā vaigā, otrā vaigā, devis kulakā, skatījies ugunsgrēku un sēdējis mājās. Un vienkārši šitādam ten staigāt apkārt. Es gribu tā, ka cilvēki ir ahujā pa mani. Ir tā kā dzīve tā kā video spēle, kur uz kruķīt. Jā, viss status vajag maksāt. Man tikai babka pagaidām ir tā, ka nevis tas bārs iet tā kā uz augšu, bet viņš iet negatīvajā pagaidām. Jā. Bet tas ar laiku salabosies, es tā domāju. Es esmu gaišās domās par sevi, tas ir galvenais. Ja baļķi viņam biceps. Seksīgs džeks tā vispārēj. Visi parametri ir jau līnija noķert. Kā tu vispār sāki nodarboties ar to, ka tu filmē vidīgus priekš citiem cilvēkiem? Es sāku skateparkā vispār
Bērnībā, kad braucu ar BMX, iemācījāmies trikus, nofilmējām. Mēs tur redzējām, ka citi BMX taisēdētas, kā viņiem sponsorēja. Un, kur bija viss tas footage, bija jāsliek kopā, tad es iemācījos montēt. Bet es īsti nekur neizmantoju ārpus skillus. Es aizgāju uz RTU inženieru mācīties. Nopirku kameru on the side, kaut kur 1 gadu nostudēju, sāku filmēt. Tad pēc pusotra gada es dropojos out, jo es sāku pelnīt ar to. Man nebija interesi vispār ar studēt inženieru būt. Man tie cilvēki nelikās interesanti, visu kādu nūģi likās. Not my shit. Čoms ņēma fotogrāfs līdzi uz eventiem un taisīja free videos at first. Tad bija slowly into paid work. Un tad es strādāju aģentūrā Valmierā, tad pārvācos uz Rīgu, strādāju Rīgā aģentūrā. Un tad pa lielam bija tas Covid laiks, kad viss apstājās. Tad mēs aizbraucām uz Dubaju. Un tad es dabūju Maiku kā klientu un tad jau pārvācos. Man beisībā pašam bija tas, kad es saprastu to, ka mācīties man galīgi nepatīk. Man bija tā, ka skolā 10. klasē man bija tā, man vienmēr ir bijušas labas atzīmes. Es nekad neesmu tur baigi iedziļinājies, tur kaut ko baigi stresojis, gatavojis. Vienkārši tā kā, neesi loks. Vienkārši stundās paklausies, ja bišķi izdara kaut ko nečotki. 12. klasē man bija tāds, ar ko es reāli nodarbojos. Vienkārši tur labi kaut kas tā kā, būtiskākais, ko es par skolu varētu pateikt, kas ir svarīgi, ir tas social skill. Tur iemācies ar cilvēkiem runāt, tu nepaliec pa pilnīgu deģenerātu, bet būtībā tas, ko tur māca, ir bezspriģels. Un es tagad vienkārši sapratu to, ka vislabākais, ko es spēju darīt, ir vienkārši apigēna trenēties. Es varu būt rītīgi dialed in uz lietām, kuras man patīk darīt. Un tāpēc es tagad sapratu, ka vienkārši tā kā all-in uz visu šo trenēšanos, filmēšanu, to jau man patīk to darīt. Es varētu to katru dienu darīt kaut vai pa brīvu, kā es to šobrīd gandrīz visu laiku daru. Un vienkārši jāskailo to visu. Un tu arī tālāk tiksi nekā cilvēks, kurš tikai tīri kā darbu to darīs, ja tev actually patīk. Jā, es dzīvoju pēc viena šāda quote, tas nav tas, kurš pateicis, bet vislabākais darbs, kur tu varētu strādāt, ir darbs, kur tu būtu gatavs darīt pa brīvu. Un beislīgi šitais ir tas. Man patīk trenēties. Es varētu katru dienu trenēties. Es varētu mierīgi katru dienu. Ja man pistoli pie galvas pielikt, es katru rītu varētu 10 kilometrus iet skriet. Tagad tricīt. Cable curls uztaisīsim. Ar Andrew Tate vispār bija funny, jo tā, kad mēs braucām uz šūtu, Maiks vienkārši pateica, kur šitais Džeks Andrew Tate, es nekad nebiju pa viņu dzirdējis dzīvē. Jā, tas bija pirms viņš uzsprāga. Pēc mūsu video viņš uzsprāga, tā kā visu uzzināja. Bet pirms tam es nezināju, un viņš teica, viņš tāds controversial Džeks. Viņš tikko Bugatti nopirka, tas viss, ko es zinu. Aizbraucam uz šūtu, gaidam viņu. Džeks burtiski pulapo, izkāp no mašīnas, pasaka populārāko frāzi modernajā internetā. What color is your Bugatti? Pagad, tu to filmēji? Ko tu dīvi? Bļa, es šo reāli nezināju. Jā, vecīt. So basically, tu nofilmēji viņa tā kā blow up prosta. Yep. Ej, tu zini, what the fuck? Bļa, es reāli. Pirmais viņš vienkārši izkāp no mašīnas, pasaka tā kā, un viss tā ir populārākā frāze internetā. Bļa, es reāli nezināju, ka tu biji tas, kas šo te filmēji. Jūties lepns pa sevi gan jau. Nu, ir tāds nice portfolio piece, zin kā. Bļa, what the fuck? Bet jā, visu šūtu man bija tāds, kas šitas ir par Džeku, tā kā viņš tik entertaining. Jā. Tāds, kāpēc es viņu neesmu redzējis iepriekš? Jo viss tā kā, burtiski es montēju to vidiku, parasti ir jāizgriež kaut kādas lietas ārā no vidikiem. Es vienkārši atstāju visu full. Jo viss, ko viņš pasaka, ir sharp, entertaining takes. Un tā kā, jā, tur tu piekrīt vai nepiekrīt tiem teikiem, tas ir viens, bet ir interesanti klausīties. Vienkārši tas kā, jo tagad pārsvarā visi cilvēki, vienkārši viņiem ir tas pa viņu. Viņi ir dzirdējuši tā kā gan sliktas lietas, ko viņš tā kā ir teicis. Nu, tādas, kas tur daudziem cilvēkiem varbūt nepatiktu. Viņš arī par tik daudzām tā kā lietām ir tik gudri un tā labi izteicies tādiem nopietniem vārdiem, ka tagad vienkārši viņi gaida, kad izliks kaut kāds temats, un viņi grib dzirdēt, kā viņš tā kā to visu noraksturos. Jā, kā viņš to pastāstīs. Jā, true. Bļa. Nu jā, visu cieņu tev, Kristap, visu cieņu. Uzzini katru dienu kaut ko jaunu. Skatītākais YouTube blogs. Jā. 10 miljoni. Redzat, dāmas un kungi, viss no Latvijas ir iespējams. Dzīvais pierādījums, vai? Davai Billi uztais. Iesildošu. Brē, čīstam.
Pilnīgi pašam tagad reāli liekas, ka viss ir čista reāli. Prosta jādara. Moškā diena man arī būs Bugatti. Tikai es zinu, man būs melnā krāsā. Jā. Man viss ir melnā. Es nezinu. Kaut kā citas krāsas neiet klāt. Man visi krēkli ir melnā. Jā. Balti man iet klāt tikai tagad, es nosauļojies esmu. Tagad tas tāds bāls šis, ne. Pelēku krēklis nekad dzīvē nesvilts. Tur es redzu, zinu, bišķi iesvīst, viņš bļeļ. Tev ir pisēts. So man viss būs black. Magi trenējos, lai es varētu vairāk ēst. Es netrenētos, es būtu tik fucking resns. Jā. Es mīlu ēdienu. Reāli, tu nepaliec pilns, ja? Tu vari vienkārši hujārīt visu. Man ir bijušas, es atceros, man ir bijušas 3 reizes, ka man ir bijis tā, kad es jūtos pārēdies. 3? Jā. Bija tagad es izdarīju 25 kaloriju cheat dayu. Bija tā, kad es uztaisīju 18 štuka kaloriju cheat dayu. Tajā cheat dayā es apēdu vienā ēdienreizē 6 štuka kalorijas. Bet tur bija visādi burgeri, kebabi un tādi dense ēdieni. Un tad vienreiz pēc viena čoma dzimšanas dienas ballītes mēs tur bišķi Kinder Jointu paņēmām. Un tur vienkārši bija tik daudz ēdienas savests, tādas kastes ar tādām mazām bulciņām. Mēs ar manu čomu, mēs vienkārši, tur tāds galds uzklāts. Visi kaut ko tusē, tur devi. Mēs ar čomu kā karaļi. Es vienā galā, viņš otrā. Mēs prosti runājam, mēs vienkārši ēdam. Beigās es braucu mājās, es ieeju staķikā, nopērku 2 pakas ar Oreo, 2 pakas ar vafelēm, aizbraucu mājās. Putni jau ārā čivina. Es sēžu pie datora, skatos kaut YouTube vidiku, ēdu visu iekšā. Un vienā momentā es biju tik pilns, ka man vajadzēja gultā apgulties, lai es varētu normāli pelpot. Es reāli guļu gultā un es lūdzos Dievam, es teicu, lūdzu atbrīvo man no šīm sāpēm, es nekad dzīvē vairs tā neēdīšu. Tās 3 vienīgās reizes, kad es atceros, ka man bija tāds, kaut ko. Vienkārši tā, ka mēs te kopā esam. Sēžu. Tās bija šīs tādas 3 reizes, kad es atceros, kad ir bijis tā, ka es esmu paēdis šodien. Man regulāri ir, ka es jūtos paēdis. Un tas tā gribētu. Es kinda misoju tos laiks, kad es nezināju, kas ir kalorijas, kas ir cukurs. Vienkārši paēst, gaļiņu, cepumiņus, visu. Bišķi pasmaga. Nē, bet ņifigā es var šokājos, ka tu tik daudz izdarīji. Šis man ir tāds viens no jocīgajiem vingrinājumiem, kurus es baigi spēcīgs. Jā. Tipa traisa pušdaunos. Peptīdi. Jā. Ieplogo. Kur peptīdus dabūt? BionicLabs.eu, man liekas. 10% atlaid ar manu kodu. Mums actually ir labi tā kā sourced viņi kvalitatīvi no Eiropas. Tas nav nekāds China shits. Jo problēma ar tu vari nopirkt lētos no Ķīnas, bet tu nezini, vai nebūs toksins, jo, kad tu iepako, tu vari salaist sūdā. Jā, tāpēc viņi ir tā infekcija dabūt pēc tam. Teorētiski jau peptīds var būt tas pats, vai var līdzīgs, bet jā, bet kā tu handlo, jā. Pēc tam kaut kādu infekciju dabūt, tas ir. Es nezinu, kā savu senčiem varētu, kamēr es pie viņiem dzīvoju, ieskaidrot, ka šīs tāds ir, jo tagad viņi jau man vienreiz atrada kreatīnu. Tādu vajadzēja skaidroties, jo tā kā viņi man jau tā knapi kaut proteīnu pulveri atļāva. Tad es sāku lietot kreatīnu tā pa kluso. Viņi atrada, es domāju, man pasaules galvas tāds būs. Mini fridži apsūt. Skapī jāielādē aizmugurē. Es redzēju tik labu Ir tāda peptīds mini fridži. Es zinu, es redzēju tik labu TikToku, kur kaut kāds klips no Taugija, kaut kāda YouTube vidi, kur viņš tur kaut ko bazarē. Baigi tā. Zini, iedziļinās tajā, ko viņš tur runā, viņš ar rokām. Tur captions uzrakstīts. Angliski, protams, bet kā es iztos cenšoties ieskaidrot savai mammai, ka pēkšņi kreatīns ir jādabū iekšā pa degunu. Man liekas, tik rēcīgs. Vai arī tā kā vēl viena kaut kāda arī latviešu meitene, viņa iepaustoja TikTokā. Vienkārši kādu, to fotku un kaut kādu to lainu. Un tā rinda bija tik rēcīga. Es tā noreicos, viņa tā kaut ko uzrakstīja.
Kā viņi bija rakstījis, viņi kaut ko bija gribēju patestēt kreatīnu, bet tagad kaut kāds kretīns testē mani. Man likās tik reicīgi tā original vienkārši, es tā nozviedzos. Dažiem cilvēkiem Latvijā arī ir humors. Dažiem. Jā, uzsvars uz dažiem. Ne visi saprot. Jā. Pārsvarā Latvijā cilvēki tādi pārāk nopietni pa visu ir. Vajag bišķi tā kortizolu overot. Low cortisol activities. Jā. Ui, dropsets. Yep. Tu esi pilots vai kaut kādu jogu vai kaut ko tādu mēģinājis? Nē, bet es domāju, pilots ir īstenībā baigi easy. O! Rekur mums pazīstamais studija ir. Davai, samaktīvi. Nākamais Viģiks pilots. Davai easy. Jo es saku, es esmu reāli staipīgs, es daudz staipos. Tur priekš cīņas sporta vienkārši vajag. Rekur, davai. Un tāpēc... Nākamais video jaunais dodas uz pilotēm. Jā, un tāpēc es domāju, tas ir bišķi Jā, tas ir tāds bišķi bullshits liekas, you know? Kas tur ir, ķipa? Zini? Kaut ko. Vienu kājiņu, reku, tur jūs redzat šito ten sēžas muskultūru, jā? Reku, jau. Kas būs jādara? Mača, kas ir mača? Tā tur ir huiņa zaļā? Nē. Es varu kādu aistu lati paņemt. Karmeļ macchiato. Es tev šo tādu macchiato parādīšu. Nē, maču šis nekad nedziršu. Es pagaršoju kādu Oreo ar mačas garšas, kad apējumos. Pēc garšoja. Zini, ka tu meldzemi sajauti cementu un tad bišķi piededzini. Kaut kā tā, es nezinu. Negaršoju pēc nekā laba. Mača? Jā. Esi mačas cienītājs? Es dzers. Bet, ko teiksi? Saki, ja pareizi uztais, bet tas ir domāts, ja tu pareizi atšķoji tā kā ar pienu, līdz tur pazūd mačas garša. I guess. Es labāk kaut kādu 3 graudnieku tīrajā iešauju vienkārši. 14. Tas Garšīgs. 14, nē. Mača šņabīt labi iet, ne? Mača šņabīt labi iet, mēs varam pārbaudīt. Uz pilotēm aiziet ar tādu kokķu. Tipas instruktori. Davai, blē, rādi, kas jādara. Ai, māca. Jā. Man jau tā ar balansu grūti, tur būs vispār. Drunk Pilates. Tur viņi... Man šito te mēģins prasīt noiet, es pat skaidrā nevarētu noiet. Labi, davai, vajag bišķi iepumpēt, un tad vajag kaut kāds push-up ir labākais pumping vingrinājums. Vajag kāds 50 push-ups, un tā var krēklu tāpat tās vilkt nost. Es šodien atļauju, es esmu džimā galvenais treneris šodien. Vecākais džim treneris. Šitos kaut kur kāds parādīs viņiem, man paļabom izmetīs. Bet neko darīt, tāda ir dzīve. Dažreiz tu uzvari, dažreiz tu papas. Domāju, Krista 50, ja? Blē. Otrā 40 dienu pēc kārtas. Blē, es jau no rīta šodien kaut kāds 200 pumpīšas izdarīšu. Iebaķi? Tur treniņā vienkārši salasās. Blē, es jau pie 25 vairs nevaru. Blē, pagā. Nē, lūjitās. Vajag sagrupēties. Laps. Blēķi. Suka.
Man džims vispār ir tā kā hobijs, jā, tas nav man nodarbošanās. Man džims arī ir hobijs. Tāds... Pag to mikrofonu ņemt nost, jā. Var iekazināt šitani. Čeinā? Šitais ir 10 štuku čeins. 10 štukas, tik tavējis? 6 līdz 7. 6 līdz 7, jā? Jā. Nē, bļaļ, te ir treneris. Jā, tādā. Jā, nē, mēs varam uziet augšā. Vakar čest trenēju un man iesāk sāpēt tā kā viens tāds, zini, striation. Pektērs? Weird. Jā. Viens pekiņš. Vajag iešpricēt peptīdu. Lean as fuck. Bļāt, pasās kādu presīt. Baķi. Šodien man patīk apgaismas, jo te ir tas tāds labs natural lighting. Batman savienība šodien ir. Un ja tev pat tetojums uz muguras ir? Jū. Nu, man vēl kaut kādi 2,5 kilīši jānomet, un tam man būs prime vasaras fizuha. Nosauļojies tajā tripā, ja? Jā. Es tur rītīgi darbu ieliku, lai nosauļotos. Cilvēki te jau īsti nevar. Jā, Latvijā sauļoties ir bēdīgi. Jā, rītīgi palīdz, ka ir tāns. Jā, arī pacelt. Jā, tagad būs šņabīts ar maču. Tā, atjaunošanās protokols. Cigarēt formula tur iekšā. Jā, bišķi proteīnas kopiņa arī, vaniļas garšu standartiņu. Tad rekčištātā arī var izteikties. Spēks ar moku. Piena spēks ar moku. Tas varbūt tāds kombinēšanas īstenībā. Vai ne? Brē, vispār šīsta pateici. Piena spēks ar moku, dāmas un kungi. No, tā, Gotta think outside the box. Cik tev svars tagad? Tagad man ir 8,7, kaut kas tāds. 8,7, ja gribētu būt līdz augustam, tā jūlija vidum, kaut kur 8,5. Tas ir vēl čučuļ no... Un tad es būšu tikpat līns, cik pagājušos ir. Pagājušos man bija tā, ka man tā kā pa krūtiņu, pa pleciem te viss, un man mēnes gāja pagājām, man nav. Vai tagad tikai te ir. Bet cik tev bija svars tad? 80. So 5 kg klāt? Jā. Par to es esmu kinda impressed, kad es jau tagad kaut 4 gadus trenējos, un kad es par šo balku, es esmu dabūjis klāt tik daudz. Man liekas, būs tā kā kaut kāds kilīts, možda 2. Tīsnībā reāli daudz man pienācis klāt. Tīpaši ar to, ka man balka tā kā pašā sākumā, es cēli akals atškarēju, šākā man no vietas izgāja, un es kājas praktiski nevarēju darīt. Jā. Tā kā jūs dzirdējāt, es nesačkoju ar kājām, es vienkārši... Ko darīji, kad sačkarēji? Apar bodiju ritīgu arī vienkārši. Jā. Kā es sačakarēju? Jā, kā man liekas, domāju, ko es darītu pēc tam, treniņā MMA. Atkal tikt izli. Bija tā kā tās reāli deja vu. Pirmo reizi, kad es sačakarēju, arī tik afigēni iesildījos. Man likās, tik labs treniņš pasaka, iesildīsimies, tad bišķi uzsparingos un visus tās afigēni sparingojam, tik labi iet. Kaut ko. No kāda raunda. Mans pēdējais raunds, pēdējās 10 sekundes. Kaut ko uzpušoju, lieku kāju atpakaļ, aizgriežās. Nokrītu, vismaz iestās atpakaļ. Tā bija pirmā reize. Otrajā reizē tas pats afigēna iesildos, visu forši. Nakal, no kaut kāda raunda pēdējās sekundes. Lieku un iegriežās atpakaļ, bet šoreiz pie nekāda ārsta nemaucījuši mājās, bišķi pasēdēju ar kaut kādu šoten ortozu un tačotki bija. Jā. Tik un tās triomna tagad treniņos ir. Jā, protams. Bet pohuj, neesmu jau nekāds mīkstais arī. Nu, kā tev pirmais šāda stila video, tā kā salīdzinoši short form? No es sāku, man ļoti patīk vienmēr tas, kad ir tā nepiespiestā atmosfēra, mēs vienkārši varam sarunāties, ir kas filmē, ir labas sarunas, mēs paspējam vēl patrenēties, labs pumps, labs gym sessions, parunājamies, afigēni, manuprāt. Es esmu ļoti pieredzis būt kameras otrā pusē un šādas sessions filmē, tā kā... Kā bija šajā pusē? Kā bija šajā pusē? Man liekas, mums ir līdzīgi tāda arī, kā teica, sinerģija, ka viss sajiet kopā. Es noteikti pats gribētu atkārtot, bet tagad mēs esam gym objektu nosargājuši, tā viss ir kārtībā, un tā jau dosies tālāk ielas sargāt.
Kad gaidāms nākamais būs pilots? Jā, nākamais vidaks. Jaunais apmeklēs pilots. Es saku, tas būs easy shit, bet to mēs jau redzēsim laikam.